Kapitāla tirgus pagājušā gadā mēdījos ir bijis jāsaka ar tādiem, es teiktu, diviem paralēliem stāstiem. Viens stāsts bija publisko lielo uzņēmumu, valsts uzņēmumu kotēšana, nekotēšana, Air Baltica stāsts un citi. Tad ir jāsaka tāds klusais, bet arī pietiekami liels tirgus un mēdīju interese tur, kur ir uzņēmuma ikdienas lietas kotācija tiem uzņēmumiem, kas jau ir biržā. Un jāsaka, tieši obligācijas ir laikam viens no tādiem pagājušā gada, nevar teikt pārsteigumiem, bet laikam es nebiju domājis, ka būs tik daudz un tik liela uzmanība tieši obligācijām. Obligācijas, jāsaka, ir šobrīd Latvijas kapitāla tirgus tāds darba zirdziņš, kurš arī to ikdienu arī dara un piepilda. Un otrā pusē, savukārt, tur ir arī IPO stāsti dažiem lielajiem uzņēmumiem. Es ceru, ka nākamajā gadā mēs tomēr ieraudzīsim vēl veiksmes stāstus, varbūt arī kāds no uzņēmumiem tiešām arī izies biržā. Un pat ja neizies biržā, arī tie, kuri skatās pēc alternatīviem kapitāla piesaistes variantiem, piemēram, citām pašām obligācijām, arī šie veiksmes stāsti mums ir nepieciešami gan biznesa pusē, gan arī, protams, kā mēdījos, kuri par šiem veiksmes stāstiem stāsta.